Lotes un Makša mājās ir liela grāmata ar bildēm no tālām zemēm, kur viņu māmiņa un tētis ir bijuši. Arī Lote un Maksis vēlas redzēt tālās zemes, kur dzīvo žirafes, pingvīni un Ziemassvētku vecītis. Viņi ir dzirdējuši, ka mamma un tētis runā par to, ka vajadzētu atpūsties visiem kopā un izrauties no darba. Un tad atkal tam vajadzīga nopietna plānošana, vai tam nepietiek laika. Žēl gan, ka vecāki nav dzirdējuši par ceļojuma aģentūras ceļojuma lādi, kur mammai un tētim palīdzētu saplānot ceļojumu tā, ka viņiem ir interesanti un mums nav garlaicīgi. Vecākiem nebūs jāsatraucas par to, ka viesnīcās terorizēsim kaimiņus vai dziedāsim skaļāk par radio, jo jau ilgi braucam mašīnā, mums nav ko darīt. Ceļojuma lādē viņi zina tik daudz. Pirms mamām un tētiem kaut ko stāsta, darbinieki aprunājās ar citām mamām un tētiem, kas ir ceļojuši. Viņi parunā arī ar psihologiem un pedagogiem, kuri saprot, kā mēs redzam pasauli. Un ziniet, kas ir pavisam forši? Māma un tētis var ieslēgt Skype un aprunāties ar cilvēkiem no ceļojuma lādes tur. Ja viņi vēlas, tad ceļojuma lādes mājaslapā var atrast vietu, kur tā lāde ir nolikta. Tas ir